Izveidot, es pati uz savas zemes, man ir jānoslēdz vienošanās. Nebūtu izveidot, man ar kādu ir jānoslēdz vienošanās. Es nevaru pats ar sevi vienoties. Man nav vajadzīgi, es zinu, atļauju pati sev braukt, man nevajag vienošanās. Līdz ar to tas gadījums, vai nu jūs man gribat kaut ko citu pateikt, es nesaprotu. Kaut kāds nejānis, tas nav tā. Servitūts nodibina tikai un vienīgi ar vienošanos, nekā savā. Pats ar sevi neslēdz vienošanos. Īpašumam, nevis īpašumam. Un, ja persona, es esmu man piedara iecīgs, man piedara blakus. Tad vienalga es pats slēdz ar sevi īpašumā, protams, to Civil likums taču nosaka to, ka servitūts izbeidās pienākumu un tiesības sakrituma nevis vienā īpašumā, bet vienā personā. Vienā personā. Līdz ar to pats par sevi nevar noslēgt. Tur ir kaut kāds, kas nedrīkst, neļauj. Jūs kaut kāds nianses varbūt līdz galam man neizstāstat, ka es kaut ko nesaprotu. Teorētiski tā nav iespējams. Jūs tādas lietas un apgrūtināja plāna, pamatojot šito te dokumentu. Zemes reformas laikā varbūt kaut kas bija. Tas ir zemes reformas, tad bija divus, nevairāk par 3 gadiem. Nu, tad ir jāskatās, kas tur ir bijis. Tur kaut kāds citādāks nianses. Teorētiski nav iespējams. Labi, servitūts, ko es gribu pateikt? Servitūti visā Latvijā diezgan traks jautājums. Un pie to izcināšanas arī tur tā iet, bet nu visādi iet. Jā. Man ir tāds jautājums, cik viens... Kolēģi, mums ir jautājums, paklausamies, un tad mēs visi varēsim iesaistīties. Viens punkts jaunajos noteikumos, ka pieprasa tām zemes vienībām, kurām plānotā jaunā piekļuve, tiek pieprasīta teksta telpiskie dati. Kā tā attēlošana? Vai mums izmanto informatīvu, vai mums attēlo grafiskajā daļā? Es tev nesapratu, jūs lasījāt punktu zemes vienības noteikumu? Jā, 18.4. 18.4. Par zemes vienībām, kas neietilpst projektētajā teritorijā, bet par kurām tiks plānots iekļūšana projektētām vietkopes izņemt kādas datus. Jautājums tieši bija par to tālāk izmantošanu, vai mēs viņus attēlojam grafiskajā daļā? Tā, jūs attēlojat grafiskajā daļā. Kaut kas jums tur būs jāattēlo, lai jūs varētu parādīt piekļuvi, kaut kas ir jāattēlo. Jūs nevarat vienkārši noslēgt kontūru un čuši piekļuvi šeit. Citādi no tā nevienam nekādas informācijas nebūs. Tajā paraugā ir norādīts valsts autoceļš. Nē, pašvaldības ne valsts autoceļš tur norādīts. Tā kā kaut kas jums ir jānorāda, kurien ir, lai varētu kaut kas tālāk ir jānorāda. Jā, pilnīgi noteikti. Citādi neviens nesapratīs, par kurien tad ir domāts tas ceļš uz kurien savu galā. Tas kādas kā zīmētas jānorāda? No tā telpiskiem datiem? Vai tā līnija, ko tā sadarīt? Jūs varat norādīt gan katastrāfu zīmējumu, bet ja jūs norādat katastrāfu zīmējumu, tad kaut kāds līnijas ir jāieskicē, jo citādi katastrāfu zīmējumam nav jēgas. Bet tas ir gadījumā, ja tur ir piekļuve par kaut kādu projektētu ceļu servitūru. Jāvērtē tās situācijas. Jānorāda kaut kas noteikti. Tā obligāti prasītā nav, bet tas izriet ar tā, ka jūs neparādīsiet iekļūs iespējas, jūs kaut ko vairāk neparādīsiet grāfiskajā daļā. Tā, mēs atliek tālāk. Piekusuši esam. Nē, vēl nē. Nē, jā, mēs vienkārši pēc tā, kad sākam čalot, tāpēc tā. Par Rakslauku. Rakslauku un Māpju. Mainās nedaudz tikai informācija. Mainās informācija par ko? Par saskaņotājiem. Tas ir par ierosinātājiem, precīzāk. Norāda to, kurš ir ierosinājis, un ja
norādīts, ka projekts saskaņojas ar visiem, tad norāda arī visus tos proprietotājus. Par projektu izgatavošanas datumu. Projektu izgatavošanas datums ir jānorāda. Pēc tam sapratīsim, teorētiski nevajadzētu, bet pēc tam sapratīsim, kāpēc viņš ir svarīgi norādīt. Pēc būtības projekta grafisko daļu jūs parakstīsiet ar elektronisko parakstu un laika zīmolu. Tur jau būs datums. Bet ir prasība arī projekta grafiskajā daļā datumu norādīt. Un te ir svarīgi saprast, ka tas datums, kas ir projektā, nevar būt vēlāks nekā jūs esat parakstījuši. Tam jābūt ātrākam. Viņam nav jābūt vienam tam pašam datumam, parakstam un projekta izstrādes datumam, bet viņš nevar būt noteikti vēlāk. Tātad, ja jūs parakstāt 12. augustā, tad projekta izstrādes datums nevar būt 17. augusts. Tas ir svarīgi saprast. Tas ir būtiski norādīt aptvalumā zemes ierīcības projektu nosaukumu. Te ir tikai tāds piemērs, viņš ir būt arī savādāks. Kāpēc ir būtiski norādīt šo nosaukumu? Mēs tālāk runāsim, ka pašvaldība pieņem lēmumu par projektu apstiprināšanu. Šis te projekts būs kā e-lieta. Viņš nevar būt pielikums lēmumam par projektu apstiprināšanu. Pilnīgi neatkarīgi būs lēmums no projekta. Pilnīgi neatkarīgas lietas. Neatkarīgi izmantojamas vairs. Tieši tāpēc ir svarīgi, lai veidojās tā sasaiste lēmuma ar to projektu. Šis te nosaukums, kas ir projektā, ir viens no tiem atribūtiem, kas var šo sasaisti veidot. Protams, pastāv arī dažādāk citādāk veidi, kā veidot šo sasaisti lēmumu ar projektu, bet šis nosaukums ir viens no tiem, kurš veido šo sasaisti lēmumam ar projektu. Jāmeklē būs tam lēmumam, ir šis te jūsu izstrādātais projekts, ir tas, kurš ir apstiprināts ar to lēmumu. Uztvērāt to domu, ja? Jā. Tā ir citiem zemes lietojumiem. Beidzot noteikumos, šī ir tā norma, ko es gribēju teikt, kuri ļoti labi strādāja, balstoties tikai uz informāciju, padot to, ka vajadzētu norādīt to un šādi var darīt, neskatoties uz to, ka zemes ierīcības noteikumos regulējums par citiem zemes lietojumiem nebija. Tā kā es vēršu uz uzmanību, ka dažreiz šīs normas, lai arī nav, viņi strādā diezgan labi, tāpēc visiem vajag. Par citiem zemes lietojumiem šobrīd noteikumi runā nepārprotami, kas ir jānorāda, kas nav un kā to dara. Zemes ierīkotām jārīkojās līdzīgi, kā to dara mērnieks. Mērnieks, tad, kad uzmēra vienu zemes vienību instrumentāli, ja viņa bijusi ierādīta, nesadalot, nepārkārtojot kādas robežas, tad pieprasa objektu. Tas ir būtiskākais. Vispirms pārliecināties par to, ka šī zemes platība, citas zemes lietojums nav izdalīts valsts vai pašvaldību ceļu uzturēšana. Ja nav izdalīts, tad ir jāpārliecinās, vai tā platība pārsniedz pieļaujamo nesaisti vai nepārsniedz pieļaujamo nesaisti. Ja nepārsniedz pieļaujamo nesaisti, tad mēs prasam objektām turētājiem informāciju par to, vai viņš piekrīt, ka šī platība tiek ieskaitīta projektā platībā. Tas nozīmē, ka īpašniekam piederošās zemes vienības platībā. Tālāk sniedz šo te saskaņojumu objektu turētājs un attiecīgi no tā jūs parādat šo te risinājumu par to citas zemes vienības, par citas zemes platības iekļaušanu projekta teritorijā vai neiekļaušanu. Ja iekļaujat projekta teritorijā, tad jūs parādat kā vienlaidus teritoriju. Ja neiekļaujat citu platību šajā projekta teritorijā, tad būs attiecīgi divas projekta teritorijas daļas. Projekts sastāvēs tā kā no divām daļām. Divu citu zemes lietojumiem būs kā atstājā. Par apgrūtinājumu izraisošiem objektiem. Tas ir tas, ko mēs jau pieminējām, ko es jau sākumā pieminēju, ka apgrūtinājumu izraisošos objektus pašus kā tādus zemes ierīcības projektā
attēlošana zemes ierīcības projektā norāda zemes īpašnieks, nevis pašvaldība. Un ir noteikti kādas attēlo, tas nav nekas jauns, manuprāt, tas jau bija, es atceros, tas bija arī iepriekš. Par projekta grafiskās daļas saskaņošanu. Mēs jau runājām to, ka pieprasot projekta nosacījums, šīs institūcijas nosacījumos norāda, vai viņas gribēs projektu saskaņot un kādā veidā viņas gribēs projektu saskaņot. Vai vektoru datu, vai PDF formātā. Būtiski. Viss saskaņošanas procedūra ar institūcijām notiek tikai elektroniski. Tas ir paredzēts noteikumos. Ar institūcijām saskaņošanai jānosūta tikai projekta grafiskā daļa. Mums nav jāpabeidz izstrādāt projekts un tad jāsūta saskaņošanai institūcijai, jo tas nemaz pēc būtības nav iespējams. Kāpēc? Tāpēc, ka projekts veido veselu vietu. Kaut kas līdzīgs tā kā zemes katastrāles uzmērīšanas ēlietā. Jā, lūdzu. Ir bijušas situācijas, ka Latvijas valsts ceļi tomēr prasa arī tekstu daļu, tad mēs šajā gadījumā varam viņā atbildēt, lai nomierinās. Nepārprotam, noteikumi pasaka, ka ar institūcijām saskaņo projekta grafisko daļu. Nav jāsūta uz paskaidrojumu raksts saskaņošanā. Nav. Arī uz kultūru saskaņo projekta grafisko daļu. Tā ir pateikts noteikumos. Un pieprasa izvērtēšanai arī nolikumi tā, ka viens projekts sējums paliek pieminekļi. Šeit nav sējumi vairs, nav vairs tādu sējumu. Ko nozīmē? Projektu paraksta, tad, kad projektu nosūta saskaņošanai, projektu zemes ierīkotājs paraksta ar elektronisko parakstu. Ar elektronisko parakstu projekts glabājās, kas tikai viņi grib glabāt, kas lai viņi glabā. Kultūras pieminekļi grib glabāt šo te projektu, lai glabā veseli. Kas ir būtiski, ka projekta grafiskajā daļā nav jānorāda šīs apliecinājums zemes ierīkojumu, ka tas atbilst normatīvu aktu prasībām. Ka tas projekts izstrādāts atbilstoši normatīvu aktu prasībām. Šobrīd bija tāda prasība, ka zemes ierīkotājs uz projekta raksta virsū, ka projekts izstrādāts atbilstoši normatīvu aktu prasībām. Noteikumi paredz, ka tikko zemes ierīkotājs ar elektronisko parakstu projektu, viņš ir apliecinājis, ka tas atbilst normatīvu aktu prasībām. Tad projektu nosūta tām institūcijām saskaņošanai, kuras to ir prasījušas savos projektu izstrādes nosacījumos. Un tām institūcijām, ar kurām pašvaldība ir teikusi projektu saskaņot. Bet, kā es teicu, pašvaldībām noteikti tiks vērsts uzmanību, lai viņa pati neizdomā noslogot tās institūcijas, kurām varbūt nav iespēja bijusi pateikt projektu izstrādes nosacījumos, es gribu saskaņot vai es negribu saskaņot. Tikai tāpēc vien, ka līdz šim visu laiku ir skaņots projekts ar sadales tīkliem, tas absolūti nenozīmē, ka arī šobrīd viņš ir jāskaņo. Tikai tāpēc, ka kādreiz bija. Manuprāt, šeit arī gan institūcijas, gan varbūt zemes ierīkotāji paši pārāk lielu slogu uzliek šīm aizsargjoslām, kas ir jāattēlo zemes ierīcības projektā. Pēc būtības aizsargjoslām, kas ir zemes ierīcības projektā, nav nekāda juridiskā sloga. Tas ir informatīvs materiāls, kurš pēc būtības ir nepieciešams zemes ierīkotājiem, lai viņš varētu plānot tās zemes vienības. Lai nebūtu tā, kad es ieplānu, cilvēks ir domājis, ja es gribēšu veidot vienu abūdu zemes gabaliņu nodalīt, un beigās izrādās, ka tur viņš iet cauri krustu šķērsu pa visādām aizsargjoslām, un es nemaz apbūvēt nebūšu. Pēc būtības tas ir zemes ierīkotājiem informācija, lai viņš var plānot zemes vienību izvietot.
Līdz ar to tā saskaņošana, lai tā aizsargos, vai tur ir ievērota vai nav, vai ir attēlota, nu, tā ir tāda papildus pārbaude, ko kāds grib pārbaudīt, vai tas zemes ierīkotājs tiešām pareizi strādā. Ir viena lieta. Tāda saskaņošanai varam nosūtīt vektordatu formātā vai PDF formātā. Tātad zemes ierīkotājiem vektordatu formāts būs jāpārvērš PDF formātā. Ja būs divas institūcijas, kuras norādīs, viena gribēs kultūras pieminekļu, gribēs PDF, nu, kur ir bijuši progresīvāka institūcija. Latvijas valsts centri ir? Nē. Latvijas valsts centri prasīs vektordatu formātā. Tas nozīmē ko? Ka jums būs jātērē savs e-paraksts divas reizes. Viens parakstot vektordatu formātu, otrs PDF. Kopā viņus parakstīt nevajag. Kāpēc? Tad jūs nosūtīsiet kultūras pieminekļiem gan vektordatu, gan PDF, gan